Labdien! Mani sauc Antanida Šumilova. Es kā brīvprātīga pasniedzu tai chi, tā ir kinešu vingrošana, 3 dienas centros. Pāris gadus atpakaļ rudenī pie mums atnāca Antonīda, un viņa ir aizgājusi pensijā, un viņa vēlētos aktīvi darboties, ka viņai ir lieta, ko viņa ļoti labi māk, un viņa varētu arī mācīt un palīdzēt citiem cilvēkiem. Gribas palīdzēt cilvēkiem, un tiešām cilvēkiem, kas ir gadus, viņiem gribas palīdzēt. Seniori tīpaši, viņi nāk pie mums uz dienas centru, un primārais, ko viņi grib, mēs gribam kādu kustību, kādu aktivitāti. Tā ir īpaša ķīniešu vingrošana ar ķīniešu filozofiju, ar savas sakārtošanas un sevis tādu atbrīvošanu. Vienreiz nedēļā mēs nodarbojamies apmēram pusotras stundas. Mums par Antonīdu ieslēdz mūziku, Bahu. Mēs Baha mūziku pavadījumā vingrojam. Šeit tiek izkustināta atsevišķi katras kaula locītava, katra locītava atsevišķi. Tas man dod to, ka es varu pārvietoties mierīgi. Man ir 77 gadi, un es vēl joprojām varu staigāt un darīt visu, kas man jādara. Cilvēki ir tiešām kļuvuši tādi atvērtāki, kustīgāki, interesētāki, un viņi līdz ar to piedalījušies arī ir vairākās, sporta aktivitātēs vai vingrošanas aktivitātēs, kas notiek Rīgā. Man patika gan apgūt pašai, gan pasniegt to, ko es zinu, ko es apguvu. Šis pozitīvisms, šī sakārtotība, kas mums ikdienā daudziem pietrūkst, ka tas ir tas, ko viņi dod primāri. Tagad es mazliet cenšos būt mierīgākai, vairāk varbūt vērot, nekā skriet un kaut ko paveikt. Kad es redzu, ka cilvēkam patika, kad viņi man smaida preti, ka viņi man teica paldies, tas ir tik daudz. Ja es nebūtu darījuši šo darbu, es domāju, ka mana atzīme, mana pašai būtu zemāka nekā, kad es daru, es sev vislielāko atzīmi uzliku.